Labdien, sveiciens šahistiem! Sveiciens visiem Labi. tiem, kas arī vēl nav šahisti. Jā, sveiciens Čau. visiem šodien. Jā, čau, Nelī. Un šodien mums ir īpašs viesis Sandra Hārlinska, Siguldas šaha ciltsmāte. Čau, Sandra! Čau, čau! Jā, nu, uzreiz, lai neaizmirstu pirms visām karstajām tēmām, noteikti spiediet subscribe mūsu lieliskajam kanālam. Un, jā, šodien mēs paskatīsimies arī, mums ir komentāri ienākušies par pagājušo nedēļu. Tad es jums... Tātad pagājušajā nedēļā mums bija tāds notikums kā Mihaila Tāla, grāmatas ekščempions Mihails Tāls atvēršanas pasākums pie Toma Kalniņa, un pēc tam mēs uzspēlējām Blica turnīru. Un mūsu video aprakstā jūs varat apskatīties speciālu raidījumu, kā notika superfināls, kur Roberts Eglīts spēlēja ar tādu Andri. Un pēc tam, kad noskatījās video, mums te ir komentāri. Jā, tad mums te ir pirmie komentāri. Kas tas tāds par spēlētāju, kurš spēlē ar divām rokām, raksta kaut kāda Zelanefe. Jā, labi, ka te uzvarēja tas, kurš uzvarēja. Nezinu, vai Tāla laikā bija atļaut spēle ar abām rokām vienlaicīgi. Gunas Kuiņa rakstīja, nu un tā tālāk. Eglīts neielika matu vienā gājienā, un tad ir jāzaudē, un kurās grāmatnīcās var iegādāties grāmatu. Jā, un Sandra, kāds tev viedoklis par to spēli ar abām rokām? Cik tas ir tā kā tīri, un ko jūs darat Siguldā ar tādiem spēlētājiem? Oi, nu spēle ar abām rokām, nu es esmu iztrenēta no Visvalža Gercāna, kas mums ir, kā teikt, FIDE tiesnesis, kas spēlē drīz tikai ar vienu roku. Un es kā skolotāja visiem saviem bērniem rādu rokādi, karaļa gājiens, ko dara ar vienu roku. Ja? Jā, nu Eglīts šahā ir salīdzinoši nesen, īstenībā abrīnojami, ka viņš tik ātri progresē, ja, jo viņš tiešām, nu, tas turnīrs viņam bija lielisks, un, nu, ja viņš tiešām iemācījās šahu pirms 4-5 gadiem, kā viņš saka, man liekas, tādā, nu, arī vecumā, nekautrēsimies teikt, man liekas, ka diezgan ok, kā jums liekas? Jā, ļoti labi. Jā, es ar viņu spēlēju, neizšķirt mēs nospēlējām. Viņa varēja uzvarēt. Nu, ko, tad paskatīsimies vēl pāris tēmas. Mums ir tādas tēmas, bet par ko mēs šodien runāsim, Tāla grāmata, tad vēl viens notikums un Nellijas ceļojums uz vienu valsti. Nu, varbūt tad iesāksim ar Tāla grāmatu, jo viņa tā kā secīgi bijusi. Tad mums pagājušajā nedēļā bija grāmatas atvēršanas pasākums, kā teica Signe. Signe, kā tu teici? Vasaras karstākais notikums. Jā, vasaras karstākais notikums. Nu, atnāca, labi, Nelī, ka tu nebija, jā, ja kas, jo atnāca tik daudz cilvēku, ka mēs nezinu, kur mēs tevi tur noliktu. Jā, ar to es beig kļūdījos, vai ne, nu, nevis kļūdījos varbūt, bet, nu, varbūt arī kļūdījos. Es nezināju, ka tik daudz cilvēku atnāks, tad būtu paņēmis kādu citu vietu. Bet, Arēna Rīgas, jā. Jā, Arēna Rīga, jā, tieši tā. Sandra, varbūt Signe, un tīpaši Nellija, kura nebija klāta. Kāds jums varbūt viedoklis par pasākumu? Pasākums bija ļoti labs, manuprāt. Man īpaši patika 17 un 15 minūtēs saņemt video, kā nokļūt pasākumā. Tas bija pirmo reizi. Man tāda pieredze, ja, ka jau uz kādu pasākumu par mani jau rūpējās, lai es kaut kur neaizēju garām. Un ieraugot Mustafu pie durvīm, nevis tur, kur tu viņu nobildēji, es teicu, kāpēc tu neesi savā vietā. Ja? Un vajadzēja. Jā, bet ierodoties pasākumā, nu, protams, gaiss varbūt varēja būt bišķi vairāk, bet tas absolūti netraucēja šo te atmosfēru baudīt, jebkurš varēja izskriet ārā, ievilt pāris elpas vilcienu uz skābekli un mesties atpakaļ. Ja? Bija ļoti daudz interesantu cilvēku un galvenais tādu, nu, no dažādām sfērām, un tas ir tas pats skaistākais, ja? šī te pasākuma, teiksim, būtībā. Jo es arī esmu par šaha interesantu daudzveidību. Jā, man Zigords arī teica, ka tādu patīkamu komplimentu viņš teica, Andri, paldies, ka nodarbojies ar šaha propagandu. Bet, nu, to jau viņš saka droši vien visiem. Signe, kā tev palika iespēja par pasākumu? Es piekrītu Sandrai, vienīgi ir lieta, kam es nepiekrītu. Ja tu izskrēji ārā tajā brīdī, kad vēl
notika prezentācija un runāšana, visu tu esi pazaudējis savu vietu. Un tāds tik es tuvu biju pietuvojusies, ka varēja redzēt Andriu un Elīnu priekšā. Tad līdz ko es atkāpos līdz logam, lai ievilktu gaisu, viss tur tāds pūlis vienkārši pievīdās, un tu vairs neties tur atpakaļ. Un tas bija tā mazliet skumji. Bet tad es iedomājos, varbūt šādiem nākotnē pasākumiem tev vajag arī tiešraidi taisīt. Varbūt tepat Rīgas Mats kanālā vai kā. Nu, vismaz video varbūt, jā. Bet es biju domājis, ka viņš būs tāds neliels pasākums, tiešām, 30 cilvēki, kaut kas tāds. Un tā, bet man ir labā ziņa tie, kas varbūt netika tur, tā kā normāli redzēt vai apsēsties, vai vispār uz pasākumu netika. Augustā būs cits pasākums, bet, ne tāds pats, protams. Par to es pastāstīšu tad vēlāk, un tur man vajadzēs Signe tavu palīdzību, jā, jo tur ir viena tēma, kas ir tavējā. Bet par to mēs vēl paklausīsimies. Tagad aiziesim uzreiz sāksim vispār ar labajām ziņām, un tad tāds spicy. Nelī, tad tu mums tikko atgriezies no kurienes un pastāsti savus iespējas. Tā, es dažas dienas atpakaļ atlidoju no Azerbaidžānas. Tātad es biju valstī, kas atgādināja pāris 10 gadus atpakaļ es biju nokļuvusi tādā pasaulē. Īstā Padomju Savienībā, man vismaz tāds iespējas, tur, kur mēs bijām, jo mūsu taksometrs bija Lada, tur uz ielām bija tādi žigulīši ļoti daudz, daži pat bija ieauguši asfaltā ar riteņiem. Mēs bijām tādā ļoti, ļoti vienkāršā vietā, tieši tur, kur tā spēļu zāle bija. Tādā tā kā ķemeru, sanatorijā, tādā viesnīcā. Tas ir par to vietu. Bet pēc tam mēs atpakaļ, kad lidojām caur Baku, mēs bijām mazā ekskursijā pusstundu Baku. Tur ir atkal pilnīgs kontrasts. Tur var redzēt, ka valstī ir nauda. Ļoti skaisti Baku ir vienkārši iespaidīgi. Ja? Tā, bet ko mēs tur darījām? Mēs braucām šahu spēlēt. Protams, braucot uz Azerbaidžānu, tu saproti, ka tu brauc uz reitinga izlīdzināšanas turnīru. Jā, gaidījām mēs vispār, ka būs vēl trakāk, ka būs -100, -150 reitingā, bet nebija tik traki. Īstenībā nebija tik traki, var spēlēt, bet tas, ka viņi šahu spēlē, principā laikam visi, viņi arī paši teica, jums jau Latvijā tas šahs nav tik populārs, mums šeit spēlē visi, pilnīgi visi. Un, ja A turnīrā bija 40 dalībnieki, mazliet vairāk, tad B turnīrā bija 250 dalībnieki. Tā. Ja? No tālu grāmatas atvēršanā aptuveni. Jā. Un tur bija, kas tas tāds bija? Tā ir turnīru sērija, 6 turnīri, klasiskie šaha turnīri, kur tu vari ceļot no vienas vietas uz otru. Principā tu vari aizbraukt uz pusotru mēnesi uz Azerbaidžānu un nospēlēt 6 klasiskos turnīrus. Mūsu datumi derēja tikai šim vienam turnīram, bet, piemēram, nākamgad mēs domājam, varbūt, ka ir vērts aizbraukt arī uz mēnesi. Uz tādu pārtīgu trēniņu nometni, kur tu vispār Nelī, klausies, man uzreiz tev jautājums. Tu esi vienkārši kaut kāds neticams šahists, abrīnojams. Tu vienkārši uz visiem kaut kādiem turnīriem braukā uz ārzemēm, ja? Es vispār to nesaprotu. Un pēdējā laikā tu esi bijis diezgan daudz, un kāds tev vispār iespējas, salīdzināt? Kas notiek ārzemēs ar šaha turnīriem vai šaha dzīvi, un varbūt pie mums, vai, var arī mūsējos neaiztikt, bet kā tev iespējas par tām ārzemēm, es nezinu. Jo es maz esmu bijis ārzemēs turnīros. Šeit konkrēti bija tā, ka pirmkārt viss notiek sadarbībā ar federāciju, otrkārt viņi ļoti grib, lai tas šahs attīstās valstī. Viņiem ir daudz arī tie šahisti, ir daudz treneri. Šahs ir viens no populārākajiem sporta veidiem valstī. Un es, protams, nezinu precīzi, kāds ir valsts atbalsts vai federācijas un tā tālāk, bet viņi ļoti piestrādā pie tā. Un tas viņam ir no Padomju Savienības. Redz, mums jau Latvijā arī Padomju Savienības laikā šahs bija ļoti top sporta veids. Un tā kā mums arī jātiecās uz to pusi. Un kuras vēl bija? Spānijā esmu bijusi. Spānija arī zinām kā šaha lielvalsts. Un, tāpēc arī mēs braucam kaut kur, jo Latvijā nav šie klasiskā šaha turnīri. Un ko nozīmē klasiskā šaha turnīrs? Tas ir īstais šahs. Tu spēlē, piemēram, 3-4 stundas, tev pozīcija ir 0-0. Un tad tu paēji kaut kādu vienu B3 vai A3, kur tev paliek, pretiniekam ir plus 0,5, un no šīs vietas viņš tev sāk uzvarēt. Tas ir briesmīgi, bet tāds ir tas klasiskais šahs, tādā ziņā. Klau, mēs par šito
Jā, piedod, mēs par šito raidījumā esam runājuši, un man liekas, ka viena no svarīgākajām tēmām, kas raidījumā ir pacelta, varbūt Sandrai pajautāsim, tad klasiskais šahs un turnīri, vai viņu neesamība, vai trūkums Latvijā. Sandra, kāds tavs ir viedoklis par šo jautājumu, un varbūt, kas mums būtu jādara? Oh, nu, mans viedoklis, es arī savā ziņā klasisko šahu, ja personīgi es cenšos spēlēt ārzemēs. Nu, apvienot liederīgo ar patīkamo, plus izrauties no savas ikdienišķās vides. Ja? Es spēlēju Latvijā, tas bija Eiropas sieviešu čempionāts, ja? Tas bija gadus 5. 17. Tu spoži nospēlēji. Tas bija Latvijā, to es spēlēju. Jā, tas bija pasākums par sevi, viens no pirmajiem, kad es atgriezos atpakaļ šajā te šaha pasaulē. Ja? Bet, teiksim, ja es skatos šeit uz vietas, protams, klasiskais šahs man personīgi ļoti patīk. Es pagājušajā gadā spēlējot Itālijā, ja? Spēlēt. Nu, tur bija tā no 3 līdz 8, tas ir šaha laiks, ja? Tu vienkārši esi atslēdzies no visa, un man tā iekšējā situācija tā patika. Es sēdēju un vienkārši domāju, un man tas ļoti patika. Es jutos Klausies, kā Sokrāts apmēram. Ja es domāju, tad es dzīvoju. Ja. Sandra, jautājums ir ļoti nopietns, jā, tā kā šoreiz. Kā tev liekas, tas, ka mums ir tik maz klasiskā šaha turnīra, salīdzinoši maz, ir saistīts ar ko? Ar to, ka tāls mīlēja blicu un gribēja to rapidu popularizēt, vai ar to, ka visā pasaulē, piemēram, tas vadošais, ko mēs redzam šaha tajos, sociālos tīklos, ir tas, ka klasiskais šahs ir mīris, lielmeistari saka, ja, nekāds klasiskais šahs, tas mīris, tur vismaz freestyle vajag. Vai arī tas, ka, es nezinu, viņus ir varbūt grūti uzorganizēt tos turnīrus. Kas ir, kā tu prāt, ir iemesls? Zini, tā kā līdzīgi ir arī ar tev, kā Londonas sistēma, ja, visi kaut kā ievazājuši, ka tas ir slikti vai garlaicīgi un nepamatoti, manuprāt. Un tāpat par klasisko šahu varbūt ir. Kā tev liekas, tas ir trends vai tas ir kaut kas cits? Nē, es domāju, ka katram klasiskā šaha turnīram ir vajadzīga kaut kāda blakus stāsts, teiksim tā. Ja, mēs, teiksim, paņemam viens no klasiskajiem, kas bija viens no maniem mīļākajiem, kur es 5 gadus braucu uz Maljorkas festivālu, ja, tas klasiskais šahs. Viņš bija kā atvasinājums no 2004. gada olimpiādes, ja, kad olimpiādes laikā spāņi izdomāja, ka tie visi līdzjutēji, kas pa dienu skatās, kā spēlē tie visi lielie čiekuri, ka viņiem pašiem vakarā gribētos uzspēlēt. Un tāpēc viņiem ir turnīrs, kas sākas 8 vakarā. Spānijas laikā, tas, protams, ir Spānijas laika apstākļos, tas, protams, ir ļoti, ļoti, teiksim tā, iedvesmojoši diena tavā rīcībā. Vakarā no 8 līdz 1:00 naktī 5 stundas tu velti šaham. Ja? Tad aizēji paguli, pamosties, cikos tu vari, izdari vasaras darbus, kas ir jādara pludmalē un ej atkal spēlēt šahu. Tas ir tāds viens stāsts. Ja? Es neesmu bijusi Sāremā un neesmu bijusi Pērnu, bet es domāju, ka viņiem ir līdzīgs stāsts. Ja? Jo es saprotu, ka tas Keresa memoriāls, kas tagad būs augustā, un Sāremā festivāls, kas bija jūnijā vai aprīlī. Tad tie ir arī ar stāstu, man liekas, viņi ir ļoti kūpli apmeklēti. Ja? Arī klasiskā šaha turnīrā. Tā, par Pērnavu es varu pateikt, jo es esmu bijusi 2 gadus, man liekas, vismaz. Šogad es netieku. Tur nav gan tā īsti. Vienīgais tas, ka tur ir jūra blakus, un tā ir kurorta pilsēta, tā kā mūsu jūra, mūsu jūrmala. Bet grafiks ir tik pilns, ka principā, ja tu neuztais kādu ātro neizšķirt, tev to jūru neredzēt. Tur ir, tā kā 2 kārtas dienā, un jā. Bet tas, ka jūra ir ar roku aizsniedzama, vismaz tu pēc partijas vari iet, kamēr tu vēl domā, jo tu domā, kā tu teici, 5 stundas, ja tu domā, tu tur nepārstāji domāt par to partiju, jo tu esi skaitļojis tos variantus, un viņi tev vēl turpina skaitīties galvā. Un tad tu vari līdz tā jūrai aizsteigāt. Varbūt tas ir tas fenomens, jā, un ka labā vietā notiek, tādā atpūtas vietā, ka tu vari apvienot.
Nu, jā, Man šķiet, ka tas Latvijā jau mēs arī varam taisīt klasikas turnīrus, tur Latgales zilajos ezeros, tur arī mēs varam izdomāt to stāstu, mēs varam izdomāt to vīziju un tad to pielāgot, bet man šķiet tā lielākā problēma mums ir tas, ka mums ir jau tā tik nenormāli daudz turnīri, kas ir gan Blicam, gan Rapidam, ka, ja klasikas turnīrs tev ilgst nedēļu, tad pa to laiku tas spēlētājs var paspēt aizbraukt uz 2 citiem turnīriem, nu, vasaras laikā sevišķi. Tāpēc man šķiet, mēs mēģinam vienkārši pēc iespējas vairāk spēlēt, nevis tā kā līdz galam iedziļināties, nu, kā klasiskajā. Nu, otrs ir arī balvu fonds. Jā. Pat, kad ir RTU Open, bija balvu fonds, nu, kā klasiskais turnīrs rulēja. Jā. Nedēļu visi spēlēja, nu, dažādās versijās, bet klasiskais turnīrs bija galvenais, ja. Nu, tā kā šeit grozies, Bet kā man liekas, gribas, atgriežās, Bet jums ne? neliekas, ka lielā mērā to tomēr diktē profesionāļu vēlmes un vajadzības, ne? Nu, augstā Protams, līmenī. protams. Mums atkal, tiem, kam vajag, viņi paši, zin kā, uz klasiskā šaha izauga, a mums tagad tu esi tur augšā, ja, tad jau tur jau vairs Jā. par nabagiem nedomā. Tagad tev jau viss ir. Reitinga nabagiem. Jā, nu, Ja šeit varētu reitingi teikt- ubagiem. Šeit varētu teikt par to Maļorkas festivālu, ja tur kā reiz profesionāļi netiek pielaisti, ja. Nu, Tur ir Pareizi. forši. 2300 griesti, viss, un tāpēc tur Bet daži... vispār vajadzētu kaut kādu, zinu, tagad arī runā par visādu progresīvo nodokli un, nu, tāds, zin, tāds atkal nāk visādas runas. Mums šah arī vajadzētu, nu, ik pa laikam Karlsonam atņem 50 punktus un izdala tur visiem. Un, vai tur top 100 visiem tur atņem un tad izdala, atsūta uz Latviju. Nē, Andri, man ir labāka doma. Piemēram, tavs audzēknis sasniedz kaut kā 2000 reitingu, tev kā trenerim tiek piedoti tur 20, tā kā 10%. Un tad tu Jā. kā treneris, jo tev smadzenes ir aizņemts, tu ej spēlēt, tu tur liec figūras zem sitienu, jā, nu, piemēram. Un tad man tie audzēkņi izlīdzina to manu reitingu. Bet klausies, tā ir izcila doma. Man būtu Izcila, daudz jā. labāks reitings tajā metodā nekā tagad. Jā, ļoti laba ideja, ļoti laba ideja. Varētu ko, ņemt ejam? nost reitingu, ja tu nāc džinsās spēlēt. Jā, Karstā vasarā, jā, es piekrītu, ja šitādā šodien atnāk platajos džiņcos karstajos. Mīnus Mums 5. Mums ir Mīnus vēl 10. viens. Mums ir vēl viens superkarsts notikums. Tūlīt es jums parādīšu, kas tas tāds ir. Mums Jūrmalā FIDE prezidents spēlē šaha turnīrā. Skandāls pa visu valsti vienkārši. Iesaistīts NATO, ietagoti ir visi prezidenti un tā tālāk. Šitā bildē ar dronu ir uzņemta? Jā, tā ir izlūkošanas dronu. Tātad Dvorkovičs atnāca, iedomājieties, uz turnīru šahūs spēlēt. Jā, viss skandāls pa visu Latviju, kur teku spēlēs ar bērniem. Un tā, nu parādīšu jums pāris virsrakstus varbūt un arī skatītājiem, un tad iesim pie tēmas. Tad pirmkārt, kur Dana pateica savu viedokli, ja, ka, nu, tur, jā, nav pārkāpts tur likums formāli, ja, bet viņam it kā nevajadzēja spēlēt, tas ir Danas viedoklis. Nu tā ir tā tabuliņa, kur Blica turnīrā viņš te spēlē. Varbūt šitas no sākuma man patika komentārs. Ļoti interesants. No visiem man likās izglītības un zinātnes ministrijas tas tvīts tāds visinteresantākais. Kā, jā, ka tur bez Latvijas šaha federācijas iesaistas un atbalsta, tas droši vien tā arī ir, kura norisi izmantoja publicitātei tā kā saistītas personas. Nu, to man grūti baigi pašam komentēt, varbūt jūs varat. Un tad ir tāds jocīgs punkts par to, ka turnīrs nav saskaņots ar Latvijas šaha federāciju, dalībniekiem netiks ieskaitīti starptautiskie reitingu punkti. Nu, varbūt ar šitiem no sākuma varam izrunāt un vispār tā tēma. Kā jums viedoklis par šo? Man šķiet, ka, ja ierakst nolikumā, ka tas ir Latvijas šaha federācijas atbalsts, tad tur grozies kā gribi, pat ja tas ir ierakstīts vienkārši ierakstīšanas pēc, tā nedrīkst darīt. Tātad kaut kāds atbalsts jau tur ir. Nu, zinot, kā Latvijā taisa tos nolikumus, es nezinu, tas ir labs jautājums. Dažreiz, varbūt tur no vecajiem laikiem tas nolikums copy-paste, jo tu par to es nezinu, par to atbalstu. Bet man liekas par to punktu pēdējo, man liekas jocīgi. Ko nozīmē nav saskaņots ar federāciju? Nu kā, ja 4 zāles ir reģistrēts, jā, nolikums ir publicēts,
arī dzen pašā federācijas mājaslapā viņš jau ir pie tuvāk, bija, es nezinu, vai ir pie tuvākajiem pasākumiem arī. Bet tas, laikam, lauciņš ir Bet droši vien ziniet ne kā, uz tur ir saskaņots, tos turnīrus, kurus organizē Latvijas šaha federācija kā Latvijas čempionāti. Šāda līmeņa nav. Šis ir, Rudaga ir privātais organizators, kurš organizē un, lai labāk skanētu, klāt pierakst, ka sadarbībā ar šaha federāciju. Jā, arī tas ir, lai labāk skanētu, ir ierakstīts, bet tas ir ierakstīts un, Jā. Bet, federācija nevar izķert visus, kuri pieraksta klāt, ka sadarbībā ar šaha federāciju. Jā, tādā ziņā. Nē, šeit es domāju, no turnīru organizācijas viedokļa, es domāju, ka šaha federācija to zināja, šo turnīru, ja tas ir vairāk kā skaidrs. Mums pat bija diskusija, kad mēs bijām treneru seminārā, kad vajadzētu iet uz tādu lietu, ka visi šaha turnīri, kas notiek Latvijā, ka viņi ir šaha federācijas, tā teikt, virsuzraudzībā, ja? Ka viņi kontrolē, kas notiek valstī, ja? Bet šajā gadījumā ir jautājums par to, kā šaha federācija var ietekmēt dalībnieku šo te, kas piedalās, ja viņa jau... Pastāv viņam. Jā, viņa jau nestāv pie durvīm un nepārbauda, kas tur piedalās, kas nē. Tas kādreiz viss ir uz šo te privāto organizatoru saistīts. Varbūt tās, teiksim, šeit jau man liekas, kā jau tas parādījās arī presē, man liekas, šis jau aiziet tāds juridisks jautājums un te, kā teikt, mēs kā dīvāni eksperti no malas. Mēs varam izteikt savu viedokli, bet tas ir tik tiešām kā dīvānu eksperti, ja? Jo šajā te brīdī, ja, šeit ir tik tiešām, tas jau ir šaha federācijas, teiksim, juridiskie speciālisti, ja, viņi var nokomentēt to. Labi, tagad ejam pie gaišajām tēmām. Pie Sandras Harlīnskas, Mihaela Tālu draudzenes arī, ja? Un, Sandra, varbūt pastāsti sākumā par sevi. Kā tu vispār nokļuvi šahā? Kāpēc tu nokļuvi šahā? Varbūt sāksim ar šo. Jā, kā es nokļuvu šahā, tas ir, teiksim tā, gadus 50 vecs jau, kā teikt, stāsts. Bet kā reiz, pat nesen viņš man atausa te vienā sakarā ar kādu komentāru, ja, kā es nokļuvu šahā. Es nokļuvu šahā, tāpēc, ka šaha skolai bija vasaras nometnes. Un tā tad viena draudzene bija bijusi iepriekšējā gadā un stāstīja, cik tur ir forši. Un nekas cits neatlika, kā sākt mācīties šahu, ja? Spēlēt, lai tiktu uz vasaru. Tā tad tev bija tā odziņa, kam tu dzinies katru gadu. Jā, un tad es sāku kaut kur ziemā mācīties 1973. gadā pie Pētera Šadurska, braucu uz Padomju bulvāri, Padomu iela viņa toreiz saucās, jā. Sāku mācīties šahu un 1973. gadā braucu šaha nometni uz Cibalu. Un tas bija, kā sacīt, jāsaka, pirmais tāds liels pasākums, kas pārvērta visu manu dzīvi. Saki, Sandra, vismaz tie apjomi tai nometnē, cik lieli bija un cik ilgi? Nedēļu, mēnesis? Tas taču bija 4 nedēļas. Tas bija, jā, to es arī gribēju precizēt. Kā teikt, likums, jā, jūlijā, jā, un daudzums, tur bija, 100, tur bija vismaz bērnu. Saka, telefons taču nebija tev līdzi. Telefoni nebija, mēs varējām iet uz pasta nodaļu un zvanīt uz mājām kaut kādā brīdī, tur varēja pieteikt. Reizi. Jā, reizē tur, jā. Sandra, 4 nedēļas un 100 bērni? Jā. Cik treneri? Treneris bija kādi 10, 15. Tas Viens! Nē, tur bija 10. Mans tēvs arī, viņš kā augstskolas docents, viņš, kā sacīt, jāsaka, arī pavasarām brauc. Viņš gan laikam vēlāk mazliet, pirmajā nebija kaut kur skrundā vai rendā, tad viņš arī bija kā mācību spēks. Sandra, tad es pareizi dzirdu, ka tu arī tēti ievilki šahā? Nē, bija otrādāk, teikts, mani ievilkt. Viņš man jau 6 gados jau figūras parādīja
lasīju, un tad es ar viņām tur spēlējos, ja, un kaut ko tur darīju. Un tad, kad tiklīdz viņš uztvēra to, ka man ir kaut kāda šī te interese, tad viņš tā teikt maksimāli lika visu savu pedagoģisko talantu, lai manī attīstītu šo te spēju. Un tāpēc es pēc būtības spēju 2 gados, līdz 1975. gadam, es izpildīju, manuprāt, 1. sporta klasi. 2 gados, ja. Viņš man lasīja vasarā lekcijas, mums bija 45 minūšu lekcija, katru dienu vasarā sēdēju, pierakstīju viņa stāstīto ar roku. Vēl visi tie pieraksti man ir mājās saglabājušies, viņš pēc Aļēhina tās grāmatas, ja, bija sataisījis tādas mazas stundiņas, ja, un tās visas viņš man lasīja, un es, protams, tur biju drausmīgi neapmiedāt, kāpēc man vasarā kaut kas tāds ir jādara, ja? Bet tā visa rezultāts bija tāds, kad es pēc kaut kāda brīža sajūtu, ka, es esmu labākā. Tā tu uz to nometni gribēji braukt, atpūtināt galvu, bet tur atkal tētis priekšā. Nē, tur nebija tā, viņš bija tajā citā, nebija tā, ka viņš mani tur trenēja, vienkārši viņu tur arī, nu kā teikt, pieaicināja, jo tur vajadzēja jau tos pedagoģiskos kadrus, ja, kas tur visu tur tur varēja nodrošināt, jo viss bija sadalīti pa tādām grupām, katrai grupai bija savs tur tas kurators vai skolotājs. Vagars, jā, kas tur par to atbildēja, un tad tur bija šaha nodarbības, tad tur bija ļoti plaša sporta programma, tur bija volejbols, tur bija futbols, tur bija vispārējais, jā, peldēšana, pārgājieni, bija arī Kolorādo vaboles gājām lasīt uz lauku. Nu, 70, tā pašā, kurā tur 3. gadā, man tēvs lika spēlēt 100 partijas ar viņu vasarā. Man viņas visas ir pierakstītas, un man vajadzēja viņas pierakstīt. Man ir grāmata, kurā man ir 73. gadā spēlēts partijas, un praktiski visas ir Karaļa gambīts. Vienā dienā? Nē, vasarā. Bet tu tāpat klasiskā šaha, ja? Tad vasarā ir 90 dienas, ja? Klasiskais gluži varbūt tas nebija, bet, savas 10, 15, 20 minūtes katram bija tur uz laiku, jā. Vasarā katru dienu arī bija jāspēlē šahs, un viņas man ir pierakstīts. Kā tu paspēji pierakstīt ar tādu laika kontroli? Ja 15, 20 minūtes. Varbūt es maldos, bet pierakstīts viņas ir, varbūt tā kontrola pat tur nebija, vienkārši ir rakstīja. Nē, pierakstīt var 10 + 5 arī rapidu. Nē, 3. klasē rakstīt nemaz tikā. Iet, ja, tur jau bija Iet, bērni pieraksta. Sandra, tu saki, ka visas bija Karaļa gambīts? Gandrīz vai, jā, man liekas, es varu pārbaudīt, man viss ir pierakstīts, es varu pārbaudīt. Tu redzi, tu biji grāmatas atklāšanā, tur stāstīji kaut ko tur, par ko nākamo grāmatu, par šito vajag nākamo grāmatu. Mana vasara ar tēti, 100 partijās. 100 partijas vasara 1900, kas tur, jā, ārprāts. Ko, aiziesim uz vēl vienu tēmu, kas Sandrai tuvu. Sandra ir izgudrojusi jaunu sporta veidu. Sandra, pastāsti, kas tas tāds ir par sporta veidu? Kā viņam klājas, kā tu viņu vispār izgudroji un kāda tur ir nākotnes plāni? Varbūt. Un cik maksā nodarbības? Tā, labi, par maksu pēc tam, tas arī ļoti tāds interesants moments. Tātad, jauns, es neteikšu, ka tas ir jauns sporta veids, bet tas, teiksim, ir tāda ideja jauna, ja? Tā ir 2 sporta veidu sinerģētiska apvienošana. Ja? Jūs man aizmugurē aiz manis redzat šaha galdiņu. Tas ir šaha galdiņš man aiz muguras. Kroketa kontekstā. Ja? Tātad ir 2 sporta veidi, šahs un krokets, kas abi ir bezgala līdzīgi. Ja? Tomēr ar zināmām dažām atšķirībām. To, ka šaha galdiņš ir melnbalts, un kroketa galds ir zaļš un mazliet lielāks. Ja? Tātad, tā kā es sāku nodarboties ar šo te otro sporta veidu kroketu 15 gadus atpakaļ, ja? Un jo vairāk es ar viņu nodarbojos, jo vairāk es sapratu, ka tas ir līdzīgs šaham. Un tad es atradu pilnīgi jau One Fair žurnāls angļu, ja,
Droši vien, ka tas kā teikt, daudz ko izsaka. Tur dažādas prominentas personas daudz ko raksta, jā, kas ir angļu, kā teikt, aristokrātijas, tā teikt, Klausies, Sandra, tradīcijas. bet uzreiz precizēt gribēju, bet krokets taču ir, tāds miljonāru sporta veids, ja? Nē, tas nav miljonārs sporta veids. Nav. Tas nebūtu nav, miljonāri arī viņi var spēlēt, jā, mēs viņam neaizliedzam, bet par šo te kroketu, kā jau es teicu, angļu aristokrātijas pārstāve ir tāda dāma ļoti enerģiska, Pipa Middletona, kas ir Velsas princeses māsa, jā, bet viņa neatpaliek enerģijā, viņai daudz vairāk, un viņa ir pateikusi kas mani uzrunāja ļoti labu tēmu, kad krokets ir šahs uz šī zaļā laukuma. Un tātad, kopš tā brīža, kad es to tā izlasīju, sapratu, izlaidu caur sevi, un tad man sastājās manas dzīves, tā teikt, šī te formula, vasarā spēlējam kroketu, ziemā šahu. Tas nozīmē, kad šahs un kā teikt, krokets ir visu cauru gadu. Izejot no šīs te saprotot šo te saiti, tad man radās nākamā doma. Vasarā vai tad jāspēlē tikai krokets, varētu arī vasarā kopā ar kroketu spēlēt šahu. Un vēl jau vairāk iemācīt šo te kroketu arī šahistiem, jā. Zinot, cik šahistiem ir savā ziņā neveselīgs dzīvesveids, sēdēt tikai pie galdiņiem, domāt un kustināt ar roku mazliet figūras, tad šeit pastaigāt un pavicināt āmuru un, kā teikt, to domāšanas procesu darīt pavisam citā vidē, tas pat varētu būt, zināmā mērā, veselīgi un ieteicami, ja? Kā notiek tas, tā divcīņa, reāli? Divcīņa notiek ļoti vienkārši. No rīta atnākam, 10. satiekamies, ja, notiek kārtējā Siguldas divcīņas turnīrs, tad atkarībā no tā, cik cilvēku, ja ir 6 mēs esam, tad ir riņķis, ja, riņķa sistēma, tas nozīmē katrs ar katru spēlē. Un tad jautājums, ko viņi spēlē. Tad katrs ar katru spēlē 30 minūtes spēlē, teiksim, rapid kroket, un pēc tam 30 minūtes spēlē rapid chess. Un rezultātu skaita kopā, un tad novērtē, kurš tad šajā mačā ir vinnējis. Tātad noteikumi, ja mēs skatāmies uz noteikumiem, tātad kroketā tas ir, mēs spēlējam 6 vārtiņu spēli. Tas nozīmē, kad ir 6 vārtiņi, katrā vārtiņos ir pa punktam, tātad sitam bumbiņas pamīšus, viens sit, otrs sit, kurš veiklāk izsit pirmais caur vārtiņiem, tas savāc punktu. Tātad, no punktu viedokļa, izejot 6 vārtiņus, var būt rezultāts 4-0, vinnējis tas, kam ir 4. Nē, tas ir tā, pie 4-0 uzvar jau. 4 punkti ir jāsavāc. Ja ir 4-1, 4-2, ir uzvarējis 1, bet ja ir 3-3, tad ir neizšķirts. Mēs ieviesām kroketā šo te neizšķirt principu, kas pirms tam nebija. Ja? Un šahs ir šahs. Šahu mēs zinām, viens uzvar vai ir neizšķirts. Ja? Un tā tad atkarībā par uzvaru dod 2 punkti, par neizšķirt 1 punkts, par zaudējumu 0. Un šādi te visi spēlē, un tad saskaita beigās punktus. Un tad saprot, kurš ir uzvarējis turnīrā. Un līdz ar to šās te 6 cilvēkiem tas apmēram ilgst 5 stundas turnīrs. Jums ir arī jau kaut kāda organizācija, vai kā tas viss notiek? Organizācija mums nav, vienkārši mums ir Siguldas šahklubs un Siguldas kroketa klubs, un viņi kopā šo te organizē. Kopā organizē Siguldā Ābeļdārza ielā 1, jā, ir laukums, kas atbilst visiem starptautiskiem noteikumiem. Te arī uz šī laukuma, kas ir man aiz muguras, viņš ir redzams, jā, skaistajām peonēm. Kas, teiksim, uz tā laukuma spēle, tas ir tāds gluds, liels laukums, ripinām bumbas un tā teikt spēlējam. Šeit ir jāsaka tā, ka šahistiem ir mazliet vieglāk šo Siguldas divcīņu apgūt, jo viņi šahu jau tā kā māk. Un jā, tāds sīkums, jā.
Jā, tāds sīkums. Un kroketu, teiksim, stundas laikā apgūt pamatprincipus var. Nu, protams, stratēģijas, taktikas un tā tālāk. Tas, protams, ir atkal laika jautājums, bet spēlēt no sākuma līdz beigām var lieliski. Šajā te ziņā tie, kas atkal labi spēlē kroketu, ja, nu, viņiem ir mazliet sarežģītāk, bet, kā es saku, tagad, darbie draugi, internetā varat visu ko apgūt. Ja? Uz priekšu, gribat apgūt šahu, jums visi ceļi ir vaļā. Tagad jautājums, ko mēs ar Signi un Neliju varbūt nekad nedabūsim atbildēt paši, varbūt. Sandra, kurus 3 šahistus dzīvus tu ņemtu uz Vientuļas salas un kāpēc? Oi. Tu vari padomāt, bet ne ilgi. Jā, nē, nu šis jautājums, te redzi, tev ir tāda piebilde dzīvus. Jā. Daži šahisti tādi draugi, kas, diemžēl, jau ir jau tur no mākoņa malas skatās, bet, nu labi, lai viņiem tur ir. Nu labi, tev mēs varam uzdarīt izņēmumu, tev jānosauc ir 3 dzīvi, jā? Un tad tu vari 3 kapiņus ierīkot vēl uz salas, bet, nu, kapus tikai. Kurus Nevis kapus, bet piemiņas altārīti. Nu jā, tad tu vari paņemt, tad pirmais jautājums 3 dzīvi, kurus tu ņemt, un tad 3 tādi altārīši vai kapu tie piemineklīši, tad, nu, tie kā viņi saucās. Viss man ir skaidrs, es saprotu, kuri 3 dzīvi man uz Vientuļas salas būtu vajadzīgi. Tā ir Astra Goldmane, Ingrīda Priedīte, Līga Ungure, un ar viņām es varu kauču uz pasaules malu doties. Es gaidu to brīdi, kad es sasniegšu savu pilnbriedu un varēšu atkal ar viņām kopā spēlēt. Klausies, un tu kapiņus 3 kam? 3, jā. Vai tev ir kur uzkopt tur kaut ko? Jā, es viņus arī ļoti bieži atceros. Viens noteikti būtu Alojs Skveinis. Ja, kas bija kā spilgta zvaigzne atkal tajā pašā 17, 18 gadā manā šaha dzīvē ienāca. Ja. Otrs būtu, ko es arī tā kā nevaru aizmirst, Aleksandrs Vaitkevičs, tāds bija, kas 2006. gadā aizgāja. Nu tad, nu jā, un, nu, teiksim tā, nu, par tādiem, kas ir aizgājuši. Nu, tad trešais varētu būt mans tētis, jā. Tās 100 partijas bija ļoti kā teikt. Tad vīriešus tev kapiņus un sievietes dzīves. Jā, nu ko lai dara tie vīrieši? Viņi jau ātri nomirst, tas jau diezgan loģiski. Neiztur dzīves, jo visi šie 3 pieminētie manis kungi, ja viņi aizgāja ātrāk nekā viņiem tas bija. Šī spēle no 1 līdz 18. Tu zini, kas tas tāds ir? Oi, nezinu gan. Nu, kas mums ir 18, Sandra? Šahā. 18 šahā? Jā, ar ko ir zīmīgs 18? Pieaugušo čempionātos. Nē, nu pagaidi. Figūra. Dzert alkoholu no 18. 2 dāmas. Jā, 2 dāmas. 2 dāmas, jā. 16 figūras skaits, labi, jā. Versijas dažādas. Ok, tad šitas ir vecais cipariņš kaut kāds, un tad mēs izglozēsim no 1 līdz 18, un tie būs pasaules šaha čempioni, un tad tu varēsi uzdot jautājumu attiecīgiem čempionam. Tev būs jāizdomā. Nu, ko liekam? Nu, Let's go. 11. Kurš tas vispār ir? Tas ir... Fišers? Varētu būt, ne? Tas ir Fišers. Jā, tas ir Fišers, jā. Jo Kaspārovs ir 13, Karpovs 12, Fišers ir 11. Jā, nu, tas ir tie kapiņi tu nesen bija Fišeri, es klausījos. Jā, pie viņa kapiņa es arī biju. Es tā kā riktīgi labi ieviet pa kapiem. Jā, Fišera kaps. Nu, iztēlosimies, ka mēs izvelkam Fišeru no kapa ārā, atdzīvinam, un ko Sandra Hadlinska tad jautātu viņam? Siguldas šaha ciltsmāte. Ko es viņam jautātu? Es viņam jautātu jautājumu par sievietēm šahistēm. Bet viena no šīm tendencēm, ko var lasīt presē, ka viņš tā ļoti nevājoši par šo te šaha, kā teikt,
sabiedrības sadaļu ir izteicies, bet es tomēr gribētu pavaicāt, kuru tad sievieti šahisti viņš vērtētu visaugstāk. Cik man ir zināms, viņš ir savā ziņā Polgaru ģimenē viesojies, tātad viņam ir ieskats par Polgaru meitenēm, un otrkārt viņa sieva, ir Japānas šaha federācijas bija Japānas šaha federācijas vadītāji. Tas man būtu jautājums, par ko padiskutēt. Kā tad īsti tur ir ar tām sievietēm šahistēm? Paldies. Un tagad mums ir jauninājums. Mēs šo pašu jautājumu uzdosim. Tātad jauninājums. Mēs šo pašu jautājumu uzdosim ChatGPT. Jā, tad tu jau tā, un iztēlojies, ka esi Bobijs Fišers, man tev jautājums, kuru sievieti šahisti tu vērtētu visvairāk? Un kāpēc? Vērtētu visvairāk? Visaugstāk, raksta visaugstāk. Jā, tas varētu būt. Visaugstāk, jo rakstīt nemāk. Visaugstāk. Šitā? Jā. Čiks. Kas tas tāds ir? Viņam divas tās atbildes, jā? Divas versijas, kā viņš pasniedz atbildi. Jā, to es teiktu Judita Polgara, jā. Ja tev tiešām jāzina, tad jā, es teiktu Judita Polgara. Viņa nav tikai labākā sieviete šahista, viņa bija viens no labākajiem spēlētājiem pasaulē. Punkts. Viņa uzvarēja vīriešus pašus labākos. Gariju, Anatoliju. Viņa spēlēja agresīvu, radošu šahu, nekautrējās no asiem variantiem un negribēja nekādu speciālu kategoriju. Viņa spēlēja kā vienlīdzīga. Visi tie sieviešu čempioni, labi, katram savs, bet man nekad nav patikusi doma par dzimumu sadalījumu šahā. Vai tu spēlē labi vai nē? Judita spēlēja labi. Ļoti labi. Un viņa to darīja pasaulē, kur sievietēm nebija viegli ielausties. Viņa ielauzās. Tas man imponē. Bet zini, es pats vienmēr ticēju, ka šahā vajadzētu būt tikai vienai kategorijai labākajiem. Un Judita tur piederēja. Jā, dāmas tur, protams. Labi, Sandra, teiksim tev paldies un uz redzēšanos. Jā. Tā. Parunāties.